angļu valodā, gan latviešu valodā, ko pēc tam, pēc apmācību sesijas, tad mūsu tulki iztulkos un uzdos jautājumus mūsu ekspertiem. Vēl viena lieta, mūsu dalībniekiem ir nosūtīta arī pati metodoloģija angļu valodā. Tā jau ir gala fināla versija, un attiecīgi KNABS kopā ar OECD ekspertiem strādā arī pie tulkošanas, un attiecīgi gan ziņojums, gan metodoloģija būs pieejams arī latviešu valodā, ko jūs varēsiet izmantot arī savā ikdienas darbā. Um, Nu, tie bija tādi organizatoriskie jautājumi. Tagad arī daži ievadvārdi no KNAB puses. Pirmā lieta, ieskatoties vēsturē, 2016., 18. un 20. gadā, KNAB veica padziļinātu analīzi, iesaistot vairāk kā 2000 dažādu publisku personas institūciju, savā analīzē aptaujājot tās un analizējot, vai pastāv iekšējās kontrolas sistēmas publiskas personas institūcijās, un vēlāk arī vērtējot, kāda ir šo izstrādāto iekšējās kontrolas sistēmu korupcijas novēršanai un arī interešu konfliktu novēršanai kvalitāte. Un attiecīgi pēc 16. gada pirmais solis, lielais solis bija tas, ka tapa visiem jums, es pieļauju, labi zināmiem ministra kabineta 630 noteikumi. Tās bija vienotas pamatprasības valstiskā līmenī, kām ir jābūt iekšējās kontrolas sistēmām katrā publiskas personas institūcijā. 2018. gadā, turpinot darbu, KNAB kopā ar atsevišķām iestādēm izstrādā arī vadlīnijas ar praktiskiem piemēriem, kā īstenot un ieviest iekšējās kontrolas sistēmas katrā institūcijā, un šīs vadlīnijas bija tāds visaptverošs piemēru kopums, lai katra institūcija varētu pielāgot iekšējo kontrolas sistēmu savām funkcijām, savai specifikai. Un attiecīgi 2020. gadā mēs jau skatījāmies padziļināti, kāda ir šo iestāžu iekšējās kontrolas sistēmas kvalitāte. Un secinājumi bija sekojoši, proti, ka daudzas publiskas personas institūcijās nebija pilnvērtīgi ieviest iekšējās kontrolas sistēmas, nebija atsevišķu normatīvo aktu, kas būtu nepieciešami, lai iekšējās kontrolas sistēmas funkcionētu, nebija analizēti un novērsti arī iespējamie korupcijas riski, un visas iestādes nemaz neidentificēja korupcijas riskam pakļautās funkcijas, darbības jomas un procesus. Ne visas institūcijas veica arī pretkorupcijas pasākumu plānu sagatavošanu, kas ir neatņemama sastāvdaļa, lai pilnvērtīgi novērstu dažādus korupcijas riskus. Tā nu mums tapa iecere, jo veidot palīgi instrumentu vai palīgi rīku iekšējās kontrolas sistēmu novērtēšanai. Jo tagad jau ir pats svarīgākais katrai institūcijai izvērtēt, vai viss darbojās un kā darbojās. Un attiecīgi šodien mūsu OECD eksperte stāstīs par metodoloģiju, kura ir plaša profila, proti tā būs piemērojama un ir piemērojama gan tiešās pārvaldes iestādēs, gan pašvaldībās, gan valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, gan ostās, gan arī, ko mēs arī jo īpaši aicinām un iedrošinām arī privāto sektoru izmantot šo metodoloģiju savā darbā. Pat pie tiem apstākļiem, kad Latvijā šobrīd nav praktiska pienākuma vidējiem vai lieliem un arī, protams, maziem uzņēmumiem ieviest iekšējās kontrolas sistēmas. Tā ir sava veida kā ceļa karte un papildus rīks arī privātajam sektoram. Nobeigumā es vispirms vēlētos pateikt dažus pateicības vārdus tiem, kuri bija šajā procesā iesaistīti. Un vispirms jau liels paldies Eiropas komisijai, kura finansēja šo projektu, šīs metodoloģijas izstrādi, un kura mēs ceram, ka šī metodoloģija būs piemērojama ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Otrs sirsnīgs paldies ir OECD ekspertiem, kuri pēc labākās starptautiskās prakses un standartiem tieši specifiski Latvijai izstrādāja šo pašnovērtējuma rīku. Trešais, mūsu, protams, KNAB sadarbības partneriem, jeb pilotu iestādēm, kuras testēja un pielāgoja metodoloģijas projektu Latvijas tiesiskajam regulējumam un Latvijas specifikai. Un šeit es vēlos pateikties Finanšu ministrijai, Rīgas pašvaldībai, valsts kapitāla sabiedrībai, valsts nekustamie īpašumi un valsts kapitāla sabiedrībai Starptautiskā lidosta Rīga. Un visbeidzot arī, protams, ka KNAB kolēģiem, bez kura darba vairāku gadu garumā šis projekts nevarētu tikt īstenots. No savas puses tad vēlēšu, lai ir patīkama un pats galvenais arī izzinošs mācību pasākums šodien jums kopā ar mūsu OECD ekspertu Tuzli. Lūdzu, Tuzli, vārds tev. Thank you very much, Anna. Liels paldies, Anna. Es centīšos runāt nedaudz lēnāk, lai tulki arī tiek līdzi, bet paldies par ievadu un ka palīdzējāt norganizēt šo pasākumu. Ir bijusi interesanti šī jūsu sadarbība un uzzināt vairāk par jūsu kultūru un arī par Latvijas kontekstu. Nedaudz par sevi. Man sauc Tuzla Latīf. Esmu OECD politikas analītiķe. Vai jūs mani dzirdat? Okay, great. I'm a policy analyst at the OECD. Esmu tātad politikas analītiķe OECD un strādāju saistībā ar pretkorupcijas jautājumiem publiskās pārvaldes direktorātā un pretkorupcijas un integritātes pārvaldības nodaļā. Pirms tam es strādāju Jaunzēlandē un šobrīd esmu OECD darbiniece. So we're doing, I think Anna mentioned, another report on national corruption. Mēs arī izstrādājam šodien citu pārskatu par interešu konfliktiem, bet mums ir tātad galvenais pārskats, kas pārskata principus un arī metodoloģiju dokuments. Un šie visi dokumenti var tikt izmantoti. Es vispirms izstāstīšu galvenos pārskata aspektus, un tad arī pieskaršos metodoloģijai, un pēc tam jums arī būs iespēja uzdot savus jautājumus. Man ir arī prezentācija, ko es varētu jums parādīt. Hi, can you see that? Vai redzat? Okay, great. So I've kindly gotten a Latvian colleague to translate for me. So I've got my English version here in front. So I will go through briefly an introduction. Tātad vēlreiz programmu mēs sākumā pastāstīšu, kādas ir iekšējās kontrolas nozīme, sniegšu tādu kā šī projekta kontekstu, pastāstīšu par izaicinājumiem, kādas institūcijām varētu būt, pastāstīšu arī par labās prakses piemēriem, par principiem, kurus esam izstrādājuši, tad izskatīsim metodoloģiju un apskatīsim attīstīto rīku, un tātad arī ir iespēja beigās uzdot jautājumus, ja jums tādi ir, bet ja jums arī prezentācijas laikā ir kādi jautājumi, noteikti uzdodiet. So here we just highlight the importance of internal controls for preventing corruption. Šeit mēs esam izcēluši iekšējās kontrolas nozīmi korupcijas novēršanā, kad iekšējā kontrola aizsargā publiskos resursus, uzlabo pārskatu, atbildību un novērš korupciju, jo korupcija samazina sabiedrības uzticību un arī samazina
pārredzamību un integritāti. I'm just trying to get another set of notes up. Es vienkārši šeit meklēju savus pierakstus, tādēļ neliela pauzīte. Ja mēs skatāmies tālāk, kādi varētu būt izaicinājumi, tad mums ir OECD integritātes rādītāji, kas mums ļauj palīdz saprast globālos izaicinājumus. Un mēs esam pamanījuši, ka tiesiskais regulējums pastāv, tomēr joprojām ir nepilnības tā īstenošanā. Un tas nav raksturīgi tikai Latvijai, bet arī citām valstīm pasaulē. Un mēs ar šo metodoloģiju mēģinājām šo plaisu samazināt, lai gan tiesiskais regulējums, gan arī praktiskais pielietojums ir savstarpēji saistīts un tuvāks. Citi sastopami izaicinājumi ir, ka trūkst standartizēta metodoloģija korupcijas riska novēršanai, kad ir dažādas variācijas dažādās valstīs un dažādās jurisdikcijās. Arī pastāv vāja iekšējās kontrolas uzraudzība un īstenošana, un tas ir saistīts ar pirmo punktu, ka sistēmas un regulējums pastāv, bet monitorings un īstenošana ir nepilnīga. Tāpat tās ir ierobežotas valsts amatpersonu apmācības un kapacitātes palielināšana. Tas nozīmē, ka šī regulējuma lietotāji, ka viņiem jābūt apmācītiem, viņiem jāsaprot sistēma un jāizprot, ko viņi vēlas panākt. Jo šādu zināšanu trūkums palielina tikai plaisu un iekšējā kontrola netiek izmantot praksē. Mēs esam aplūkojuši arī labās prakses piemērus un esam izpētījuši vairākas valstis, lai saprastu, kas atbilst Latvijas kontekstam un arī vispārēji, kādas ir labās prakses piemēri. Mēs esam ievērojuši, kādi ir starptautiskie standarti un arī skatījušies, kāds ir mūsu OECD rokas grāmatas nosacījumi. Un mēs esam skatījuši, kādi ir inovatīvi rīki un metodoloģija. Un mēs esam izstrādājuši tātad brieduma modeli, lai mēs redzam, kādā stāvoklī iestāde atrodas, kā tā var progresēt, kāds ir tās briedums. Un to mēs visu varam izdarīt, balsoties šo briedumu modeli. Un laika gaitā institūcija var uzlabot savu darbību un saprast, kas ir jādara, lai sasniegtu savu brieduma līmeni. Mēs arī skatīties, kādi ir digitālie risinājumi krāpšanas risku uzraudzībai un ziņošanai. Un tā nevajadzētu būt tikai tādai formālai atbilstībai, bet institūcija iekšējai jābūt vēlmei atbilst, jo mēs bieži redzam, ka ir tikai šī ķeksīša pēc pieeja, ka institūcijas zina, ka viņām ir noteikts lietas jādara, viņas to dara, lai atbilstu noteiktām formālām vajadzībām, bet nesaskata šo dziļāko nepieciešamību. Tādēļ es domāju, viena no svarīgākajām lietām ir, ka institūciju vadītāji saprot, ka iekšējās kontrolas sistēmām jābūt efektīvām un kvalitatīvām, un tad arī tālāk uzņēmumā vai institūcijā tas tiks izprasts. So we come now to the principles for effectiveness of internal control. So these are principles. Mēs tagad runājam par galvenajiem principiem, ko mēs esam izstrādājuši šim ziņojumam, izmantojot starptautiskos standartus un labās prakses piemērus,
par kuriem runājām, un ziņojumā par to runā detalizētāk. Un tagad es jums sniegšu īsu pārskatu par katru no principiem un kritērijiem, ko mēs aiz tiem esam izveidojuši. Mēs izveidojām 5 principus, kā esat pamanījuši. Atkarībā no jūsu iepriekšējās pieredzes, tas ir diezgan līdzīgi jau standartiem, KOSO, bet daudz no šiem principiem ir ar kritērijiem, kurus, mūsuprāt, ir jāizpilda, lai būtu efektīva iekšējās kontrolas sistēma. Un kā es pieminēju iepriekš, tad mēs negribam runāt tikai par atbilstību standartiem. Mēs lielākoties to veidojām kā ideju, lai novērtētu, cik efektīvi strādā sistēma, nevis vienkārši atbilstību kādam kritērijam. Un tāpēc ir arī vietējie likumi, normatīvi, kas nodrošina to, ka tas ir labā formā un palīdz jums to ieviest, un iekšējos kontrolas sistēmas principi papildina to, kas ir darīts un palīdz jums uzlabot vēl vairāk efektivitāti un vispār nodrošināt, cik efektīva ir iekšējās kontrolas sistēma. Un tagad mēs runāsim par principiem. Tie ir integritātes kultūras veicināšana, korupcijas risku identificēšana un novērtēšana, reaģēšana uz korupcijas riskiem, skaidra un regulāra saziņa un visbeidzot mērķtiecīga uzraudzība un novērtēšana. Un tagad es īsumā apskatīšu to, kas ir šie principi, kādus kritērijus mēs esam tajos ietvēruši, un tad arī paskaidrošu nedaudz vairāk, un to jūs visu redzēsiet. Pirmais princips ir integritātes kultūras veicināšana un lūk attiecīgie kritēriji. Kā es jau pieminēju, kāpēc tas ir svarīgi, kā mēs esam arī tos vispār, kāpēc tos esam izvēlējušies, tas ziņojumā tiek aprakstīts detalizēti, skaidri definēti pretkorupcijas mērķi. Rīcības kodeks vispār izklausās, kā tas ir tāds pamats, bet tas nosaka to, kā organizācija strādā un kā viņu rīcības kodeks var uzlabot to, cik efektīva ir iekšējās kontrolas sistēma un kā ar to dalās un kā to nokomunicē darbiniekiem. Tāpēc, ka nekādā gadījumā nav noderīgi tad, ja tas eksistē, bet pat darbinieki nezina par to un tas netiek praktizēts ikdienā. Skaidri definēti pretkorupcijas mērķi. Tas nozīmē, ko mēs cenšamies panākt, kas ir nepieciešams organizācijai. Korupcijas un interešu konflikta definīcijas izstrāde arī tam visam ir jābūt konsekventi visā organizācijā, un tad, ja mēs konsultējamies arī ar citām iestādēm vai kādā noteiktā jomā, lai saprastu, par ko ir runa, tam ir vajadzīgi skaidrs definīcijas jums un jūsu kontekstā. Personāla pienākumi un vēlmes, kas ir skaidri definēti, arī šīs ir tās jomas, kas atbilst rīcības kodeksam, bet tas vēl papildina to ar, piemēram, varbūt te ir atšķirīgi darbinieki, lomas, līmeņi un kāda ir atbildība un kas tiek sagaidīts no darbiniekiem organizācijā šajā jomā. Atsevišķi personāla resursi iekšējās kontrolas sistēmai. Tas ir kaut kas tāds, kas var palīdzēt uzturēt jūsu, varbūt, risku novērtējuma žurnālu, politikas, tātad kāds fokusa punkts, piemēram, kur var doties darbinieki, vadība, lai pārliecinātos, ka šajā jomā jautājumi tiek risināti, un tas nav kaut kas tāds, kas vienkārši tiek izstrādāts un netiek lietots. Dokumentēti procesi par to, kā darbinieki ziņo par potenciālajām problēmām. Arī te ir svarīgi dokumentēt procesu un skaidri komunicēt. Tas uzlabo integritātes kultūru organizācijā, lai darbinieki zinātu, ka ir iespēja ziņot par jebkādām problēmām droši
un bez nekāda riska, ka pret viņiem vērsīsies. Un var paust savu viedokli, kas arī veicina integritātes kultūru, kur netiek tolerēta korupcija. Un apmācības. Lai varētu šos kritērijus ievērot, protams, ir svarīgas apmācības darbiniekiem. Un tas varētu būt kā instruktāža, onboardings, kad viņi pievienojas organizācijai, vai arī periodiski atkarībā no iestādes specifikas. Varbūt ir kāds noteiktas atbildības darbinieks, kuram iekšējās kontrolas sistēmās lielāka iesaista, un viņiem ir vajadzīgs vairāk apmācības. Tas viss veicina integritātes kultūru. Bet tagad mēs pāriesim pie otrā principa, kas ir korupcijas risku identificēšana un novērtēšana. Un arī te galvenais ir skaidri definēts process, kā identificēt un analizēt korupcijas risku. Tad šiem procesiem tie varētu būt ieviesti, jums varētu būt procesi, kur jūs identificējat, analizējat, dokumentējat un skaidri arī komunicējat ar darbiniekiem, tad tas ir plaši zināms organizācijā. Risku novērtējums, kas ir pielāgots institucionālajiem kontekstam. Tas nozīmē, ka mums nav vienkārši risku novērtējums kā ne individuāls, piemēram, ko var iegūt kaut kur. Tas ir tāds vispārīgs. Nē, tam ir jābūt pielāgotam specifiski jūsu organizācijai, kas parādītu, ka to ir labi pārdomājuši arī organizācijas augstākā vadība, kura rūpēs par to, kā strādā jūsu organizācija, zinot visu kontekstu un arī periodiski to atjauninot, kad mainās kādas lietas vai mainās vide un mainās līdz ar to arī riski. Tāpat dokumentēts korupcijas risku novērtēšanas process. Novērtējumu arī attiecībā uz ziņojumu mērķiem ir jāpielāgo, tas ar risku novērtēšanu, kas ir pielāgota kontekstam. Jebkurš korupcijas riska novērtējums, kas notiek, tam, protams, ir jānorisinās periodiski, un, ja lietas līdz ar lietu pārmaiņām organizācijā, darbinieku vai ir kādi ārēji notikumi, kas var ietekmēt noteiktu risku izmaiņas, tad arī ir jāveic risku novērtēšanas process. Risku novērtējums, kas ir integrēts ikdienas darbā. Ir jāizvairās no tādas prakses, lai būtu riska novērtējums, un tas var tur vienkārši palikt. Nekad vairs netiek izmantots vai pārskatīts. Tas ir jāintegrē lēmumu pieņemšanā un vispār visā procesu kultūrā, kur tiek galvenie lēmumi pieņemti no augstākās vadības puses. Risku novērtējums, risku reģistrs tiek pārskatīts un analizēts, lai varētu redzēt, vai ir kādi lēmumi, kurus var ietekmēt balstoties uz šādu reģistru. Skaidrs lomu sadalījums. Te arī ir jāpasaka pavisam skaidri, ka darbiniekiem ir jāzina, kādas ir viņu lomas noteiktajā jomā, un ir jāizvairās no tādas prakses, kad lēmumi tiek pieņemti vai ir vajadzīgas pārmaiņas un noteiktu pasākumu ieviešana, bet neviens par to nav atbildīgs. Ir jābūt skaidrām lomām, un tas ļoti palīdz. Un darbinieki izprot korupcijas riskus un tā ietekmējošus faktorus. Tas arī runā par integritāti kā par iepriekšējo principu, kurā darbinieki vēlreiz ļoti labi saprot, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, un zina, kādi ir riski organizācijā un kas to ietekmē. Tagad pārēsim pie trešā principa, kas ir reakcija. Tā ir reakcija uz korupcijas riskiem. Tie ir identificēti, novērtēti, un tagad ir jāapsver to, kas un kādā veidā reaģē uz to. Mēs sākam ar to, ka novērtējam, vai ir pietiekami ietekmes mazināšanas pasākumi. Piemēram, ir uzskaitīti kādi riski reģistrā, atrasti noteikti, bet
Ir lietas, varbūt, kuras nav nepieciešams vai kaut kas nav jādara, varbūt tas būs tehnisks process. Citur atkal pasākumi ir nepieciešami, tad ir vajadzīgs novēršanas plāns balstoties uz novērtējumu, kā arī pielāgotas iekšējās kontrolas darbības, kas atbilst novēršanas vai mazināšanas plānam. Un šajā principā ir ļoti daudz specifisku procesu un sistēmu, kam var sekot. Piemēram, vai ir kāds cits ziņojums, kurā mēs runājam par nacionālo korupcijas risku novērtējumu. Tur runa ir par vadlīnijām, kuras var izmantot, un kā tās ir sastatāmas arī ar regulējumu un atbalstu, izējot visu šo procesu. Tagad to detalizēti tāpēc neapskatīšu. Ceturtais kritērijs šeit ir visos līmeņos īstenot iekšējās kontrolas pasākumi. Tas nozīmē, ka ir jāpārliecinās, ka visā organizācijā iekšējās kontrolas pasākumi vispār eksistē, ka tas nav tikai vienā līmenī. Un personas, kuras veic iekšējo kontroli, ir pietiekami apmācītas un pieredzējušas. Arī šeit cilvēki, kas ar to strādā ar iekšējo kontroli, viņiem ir tiešām jāsaprot, ko viņi dara, kāpēc viņi dara. Un tāpēc, ja rodas kādas problēmas, viņi var arī kritiski domāt un pieņemt lēmumus, strādājot, nevis seko kādam procesu kārtībai, par kādu viņiem ir pateikts. Periodiski iekšējās kontrolas darbība atkārtot novērtēšana. Tas nozīmē, ka tas tiek pārskatīts regulāri, lietām mainoties un redzot, ka ir iekšējās kontrolas pasākumi, vispār pārskatīt, vai tas ir efektīvi, kādas vēl ir nepieciešamas, varbūt ir kaut kādi iztrūkumi. Organizācijā šādi iztrūkumi tātad var rasties, bet viņus varētu novērst ar papildu iekšējo kontroli un arī īstenošanas pasākumi. So principle 4. Ceturtais princips. Tā ir skaidra un regulāra saziņa. So this one I find very important. They're all important, but this one I think is man šķiet, ja visi man šķiet svarīgi, tad šis ir kā viens no galvenajiem principiem, arī sasaistāms ar citiem principiem. Tas ir skaidra regulāra saziņa. Kā es jau pieminēju, arī apspriežot pirmo principu, runa nav par to, ka mums ir kāds rīcības kodeks un politikas, un tad darbinieki organizācijā, viņiem ir jāsaprot tas. Mums ir tas jāizmanto, un tas palīdz veidot integritātes kultūru. Tāpēc tas ir svarīgi. Tas nozīmē, ka mums ir labas komunikācijas prakse. Zināt, kā komunicēt arī mūsu darbiniekiem, iestādes darbiniekiem ir ļoti svarīgi. Tad ir skaidra komunikācija no vadītāja puses. Es jau iepriekš par to runāju, ka ja organizācijas vadība skaidri komunicē, ka tas ir svarīgi un to redz darbinieki, ja viņi praksē pielieto to savās ikdienas darbībās, kā viņi runā, kā viņi pieņemot lēmumus to izmanto un veido integritātes kultūru, tad tas viss arī aiziet tālāk organizācijai. Pieejami konfidenciāli ziņošanas kanāli. Ir jāizveido labi kanāli, lai darbinieki varētu ziņot par problēmām, kuras viņi redz, bez bailēm, kā pret viņiem vērsīsies par to, ka viņi tā ir darījuši. Tas veido tādu kultūru, kas tieši nāk no līderiem, no vadītājiem, kuri runā par to, ka tas ir pilnīgi normāli runāt, ziņot par kādām praksēm, kas nav labas, kas potenciāli var novest pie korupcijas, kas ir tāds veids, un viņiem ir skaidri jāzina, kas ir šis veids, kā to komunicēt. Skaidrs norādes par korupcijas gadījumiem, tas arī ir ļoti sasaistāms ar to, ko tikko teicu, tātad ir skaidrām norādēm jābūt par to, kā ziņot par korupciju, kā arī definēta ziņojuma apstrādes procedūras un ieviestas ārējās komunikācijas kontrols. Kā jūs ārēji komunicējat, tas arī ir ļoti svarīgi, tas ir jāapsver. And then the last principle is purposeful monitoring and evaluation, so it comes full circle. So monitoring and evaluation policy defines pēdējais progresa ziņojums. So knowing who
kas nosūtīti vadībai, svarīgi zināt tātad, kas veic kādu monitārēšanu, un arī šajā gadījumā svarīga ir komunikācija, un ir svarīga arī, ka šīs monitorings notiek regulāri. Un extra evaluations triggered by key changes or risks. So it's not just ja mēs runājam par papildu novērtējumu, kas izraisa būtiskas izmaiņas vai riskus, ir svarīgi saprast, kas notiek ārēji no organizācijas, ja ir bijušas kaut kādas problēmas vai ir notikusi kaut kāda korupcijas gadījumi, tad iespējams ir svarīgi veikt kaut kādus papildu pasākumus, lai saprastu, vai iekšējās kontrolas sistēmā nav kaut kādi trūkumi. Vēl viens princips ir rezultātu apspriešana veiktie uzlabojumi, ka monitorings kārtējo reizi netiek veikts tikai ķeksīšu pēc, bet pēc tam rezultāti tiek arī apspriesti un izvērtēts, kādus uzlabojumus var veikt. Un tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, cik efektīva ir sistēma un ka rezultāts ir taustāms un izmantots praksē. Un līdz ar to visi rezultāti tiek apspriesti un organizācijas briedums var tikt uzlabots. Un noslēgumā arī progresa ziņojumi, kas tiek nosūtīti vadībai, kā tiek uzraudīts, kāds ir iekšējās kontrolas sistēmas progress, kas tiek nosūtīts gan vadībai, gan arī nodots darbiniekiem. Šie ir 5 principi, kurus jūs arī redzēsiet vēlreiz, kad mēs runāsim vairāk par metodoloģiju. Nākamajos slaidos es pieskaršos metodoloģijai, un tad noslēgumā arī paskatīsimies, kāds pats rīks izskatās, lai jūs varētu saprast, par ko es šeit runāju. Metodoloģijai mēs izstrādājām brieduma ietvaru, ko var izmantot praksē. Mēs esam redzējuši arī piemērus globāli, tādās valstīs kā Austrālija tas tiek izmantots un arī ļoti efektīvi. Mēs runājam pārstāv arī par pierādījumu vākšanu, kur organizācijā ir pierādījumi jāvāc, lai veiktu novērtējumu. Tad mēs esam izstrādājuši punktu skaitīšanas sistēmu, lai saprastu, kur brieduma, kādā brieduma līmenī jūs esat, un tad ir arī īstenošanas fāze. So this is the maturity framework. Un šis tad būs tas brieduma ietvers, kur mēs esam izstrādājuši brieduma līmeņus. Tātad 0 ir, ka brieduma līmenis nepastāv, 1 attīstās, 2 ir ieviests, 3 integrēts, 4 pilnveidots. Un blakus ir aprakstīti galvenie apsvērumi, un tātad izstrādājot kritērijus un principus, mēs esam viņus detalizētāk aprakstījuši, kas kādā līmenī tiek sagaidīts. Ja tātad brieduma līmenis nepastāv, tad institūcijā nav nekādas nepieciešamās politikas vai procedūras. Ja brieduma līmenis attīstās, tad kaut kas pastāv, bet ļoti tādā pamata līmenī vai ir joprojām attīstības fāzē. Numur 2, kad ir ieviests, ka pastāv labas prakses elementi un institūcija ir jau attīstījusies šajā jomā un regulāri to arī demonstrē. 3. līmenis integrēts, ka organizācija demonstrē labu praksi, tā ir ieviesta struktūrā un arī konsekventi tiek demonstrēta. Brieduma līmenis numur 4 pilnveidots,
kā organizācija demonstrē labu praksi, struktūra to pastāvīgi demonstrē un arī rāda kā tādus paraugu piemērus. Lai novērtētu, kur atrodas jūsu institūcija šajā ietvarā, vispirms ir nepieciešama tātad pierādījumu vākšana, ko es jau iepriekš minēju, un kā tas ir izdarāms. Tātad dokumentu pārbauda tiek veikta, tiek pārbaudītas procedūras, un lai tiek izvērtēts, kur tie visi dokumenti atrodas, tad tiek veikts arī intervijas ar cilvēkiem institūcijā, tāpat arī aptājas un anketas, lai saprastu izpratnes līmeni darbiniekiem, ka šādas politikas pastāv, bet kur tās var reāli atrast, un ko par tām domā jūsu darbinieki. Tad arī novērojuma daļa, kad tiek dokumentēts, kas ir redzēts, piedzīvots, un tāpat arī piemēru izpēta, kas ir tāda vairāk detalizēta aprakstīšana par to, kas ir noticis, gan pozitīvie piemēri, gan negatīvie. Un tas viss palīdz saprast, kur institūcija atrodas brieduma ietvarā. Sorry, I was just checking to see if there's any comments. So this is the scoring. Un šī ir vērtēšanas tabula. The framework has been developed in terms of how mature an organization is. Ka ietvars tiek izstrādāts, lai saprastu, cik nobriedusi ir organizācija. Un mēs mēģinājām saprast, vai var izstrādāt arī efektivitātes līmeņus, jo šī projekta mērķis bija saprast, cik efektīvs ir kontrolas sistēmas. Un tieši saistībā ar korupcijas novēršanu un interešu konfliktu novēršanu. Un šeit ir šajā tabulā iespēja brieduma līmeni pārvērst efektivitātes līmenī, bet izprast, kāds ir brieduma līmenis institūcijā, ir ļoti vērtīgi, un vispār saprast, kur jūs atrodaties šīs tabulas ietvarā. Es šo aprakstu tagad detalizēt jums nelasīšu, bet došos tālāk savā prezentācijā. Un par metodoloģijas īstenošanu. Līdzīgi kā pēdējā principā, ka secinājumi ir jāīsteno stratēģijās, tad arī šeit secinājumi ir jāiekļauj stratēģiskos lēmumos, tāpat lomu un pienākumu noteikšanā augstākajai vadībai jābūt atklātai un caurskatāmai. Un, ja ir kaut kādi secinājumi, ir jāsaprot, kas tos nākamos soļus veiks, kura pienākums tas ir un kā to var izdarīt. Tātad vēlreiz augstākajai vadībai jābūt atklātai un caurskatāmai. Arī šajā gadījumā, ka tiek pieņemti arī jebkāda veida negatīvi secinājumi novērtējumā, jāspēj tie pieņemt un jāstrādā pretī tam, kā veikt uzlabojumus, ka augstākā vadība neieņem tādu aizsargājošu pozīciju, bet ir atvērta un atklāta. The system is going over. Un ka vadībai var arī prezentēt to, kā sistēma reāli darbojās. Un to reāli tā kā saprast un veikt nepieciešamos uzlabojumus, kur tas ir nepieciešams. Un pēdējais punkts novērtējumam jābūt iteratīvam procesam.
wanting to know where your organization is at. You might Tātad jums ir jāsaprot, kurā posmā jūs esat, vai jūs tikai attīstaties, vai jūsu briedums jau ir augstākā līmenī, un kādi uzlabojumi ir jāveic, lai nonāktu nākamajā līmenī, kad jūsu brieduma līmenis ir jau augstāks, tad iespējams, ka tādas pārbaudes un novērtējums var veikt retāk nekā sākuma posmā. Un tad jāveic tātad novērtējums ārējiem notikumiem un iekšējiem notikumiem, lai saprastu, kāds ir jāveic nākamais novērtējums institūcijām. Actual maturity model example. Un šis ir tad brieduma ietvara piemērs. Es īsumā pieskaršos šiem līmeņiem un vēlāk vēlreiz tos parādīšu. Bet sākotnēji jūs visus šos aprakstus tātad neredzat, vai, jums nevajadzētu viņus redzēt, jo tie nav gala tulkojumi. Šis ir tikai paraugs tulkojumam, vai kā izskatīsies tā tabula, bet tātad augšā šeit ir brieduma līmeņi, un pie katra principa mums ir tabula, tad augšā ir brieduma līmeņi, un kreisajā pusē vertikāli ir kritēriji, kas attiecas uz katru principu. Un tur arī ir detalizētāks apraksts. What needs to be achieved to meet each maturity level. Kas ir jāsasniedz, lai sasniegtu konkrēto briedumu līmeni, un lai mums ir arī tāda kā ideja par to, kā mēs varam to atbalstīt šo domu ar pierādījumiem. Un es arī vēl detalizētāk runāšu par šo Excel rīku, aprēķināšanas rīku, to, kā mēs veicam pašu aprēķinu. Rīks automātiski aprēķinās, veiks aprēķinu un novērtēs arī šo brieduma līmeni. Tad varbūt, ka man arī ir vērts iziet cauri šiem laukiem rīkā, es to atvēršu. Bear with me. Okay. Hopefully you can see this. Cerams, ka jums ekrānā tagad tas ir redzams. Okay. So this is the Excel tool. Tātad šis ir Exceļa aprēķina rīks, ko mēs izstrādājām, un cerams, ka tas ir pietiekami lietotājiem draudzīgs. Te es arī cenšos atcerēties, kas tur bija rakstīts angļu valodā par katru no principiem, tāpēc, ka šajā gadījumā esmu atvērusi Latvijas versiju. Tad, piemēram, integritātes kultūras veicināšana ir pirmais, ko mēs varam nospiest, un tas ir kā saiti, kas pāriet. Un vēlreiz atkārtošu to, ka vēl ir jāpabeidz tulkotā versija, ka tā vēl nav beigu versija pilnīgākā. Un tad te ir konkrēts kritērijs. To es arī pilnībā esmu izrakstījusi. Bija kā punkti atzīmes īsāks, bija prezentācijā, te ir pilnā versija, un no augšas tad mēs varam redzēt, ka ir noteikts brieduma līmenis, ieviests, tad vai nu attīstās, ieviests, integrēts, pilnveidots, un katrā no šiem kritērijiem tad mēs pasakām
Lūk, tas ir tas, ko sagaidām, lai to varētu uzskatīt par attīstītu, ieviestu, integrētu, pilnveidotu, pilnībā optimizētu, un te ir arī, piemēram, iespējami apliecinošie pierādījumi. Tātad šie ir tie veidi, kā mums šķiet, kā jūs varat uz to skatīties, cenšoties izlemt, kurā līmenī jūs esat. Yeah, so then for each criteria, we've sort of developed that. Un tad katram kritērijam mēs to esam izveidojuši, katrs princips te arī tad tiek aprakstīts, un vēlreiz tas palīdz noteikt, kurā brieduma līmenī ir šis kritērijs. Un te tātad jācenšas būt pietiekami konsekventam, var dalīties arī ar šiem rezultātiem ar citām iestādēm, lūdzot palīdzību, kaut kā komunicēt par to, vai viņiem šķiet līdzīgi tāpat, vai ir sniegts pietiekami daudz detalizēti kādi parametri. Un tad vēlreiz tas ir apraksts par katru no principiem. Un šīs ir tās vadlīnijas tabulas, to var izdrukāt, izmantot kā jūs vēlaties, un tad pirmajā mēs redzam cilnē. Tas ir reāli tas rīks aprēķināšanai, kad mēs varam, šeit tas ir rīcības kodeks, kurā mēs tad, piemēram, ka tas jau ir integrēts, ieliekam X vai atzīmi, tad mēs, piemēram, esam atzīmējuši šo kā 2. līmenī, tad pilnveidots jau 4. līmenī, 1. attīstībā. Nu, tātad es tagad salikšu pilnīgi jebkādus šīs atzīmes ielikšu pēc nejaušības principa. Nu, nebūs neviena, kas būs 0 līmenī, attīstības līmenī. Attīstītāji ir 1, integrēts ir 6 un optimizēts ir 8. Un tad automātiski tiek saskaitīts, kāds ir rezultāts, un tad, kad mēs ejam apakšā, varam redzēt, ka brieduma līmenī vispārīgi tas ir integritātes kultūras veicināšanā, tas ir 3 integrēts pēc novērtējuma, tā ir formula, lūk, arī šeit var redzēt formulu, un tādu rangu mēs esam katram principam izveidojuši. Es tagad ātri vienkārši aizpildīšu, lai varam redzēt, kā tabula izskatīsies tad, ja tas būs, kaut arī pēc nejaušības principa aizpildīts, un jūs varēsiet tad paskatīties, kā izskatīsies galā rezultāts. You can put any sort of, thing in there and it counts it, so it doesn't have to be an X. Te jūs varat ielikt tātad jebko. Patiesībā jā, tam nav jābūt X-am, te var atzīmes ielikt kādas citas. Es vienkārši... However you do it, it'll help you calculate. Ielikšu, lai mums parādītos kaut kāds rezultāts. Okay. So that's all of them, you've gone through and assessed. Un tagad, kad ir novērtēti visi šie principi, kurā līmenī, kā jums šķiet, tie ir, kādus iestādi ir sasniegusi kritērijus. Sanāk, ka viss ir 3 tagad. 3. brieduma līmenis. Pamēģināsim, varbūt kāds tad būs arī augstāks. This one needs to be recalculated. Sorry, I think with the translation there have been a couple of things that have shifted, but it'll... Iespējams, kaut kas ir nedaudz pārvietojies to starp tulkojuma dēļ, bet te pēc novērtējuma tātad vēlreiz, kurā brieduma līmenī tas ir. Ideālā gadījumā ir arī pēdējais efektivitātes līmenis, šis rezultāts, un tad es tagad nedaudz pāriešu pie angļu valodas versijas. Sorry, bear with me, just to give you an idea of how it calculates. Un tagad es pamainīšu šo ekrānu vai atvēršu jaunu logu.
Feel free to start asking any questions as well. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat tos arī uzdot, un šķiet, ka jau ir arī jautājuma atbilžu funkcijā. And I'll make this one higher just to give you an example. Yeah, okay. So this one is working properly. Tātad, lūk, šis piemērs strādā atbilstoši, tie ir visi 3 integrēts, un pēdējais ir 4, tātad jūs lieliski strādājat, tātad pilnveidots, uzraugāt novērtējumu principam, un tas parāda, ka kopējais brieduma līmenis, tas ir atbilstoši zemākajam tiek aprēķināts. Tas ir, piemēram, pat ja 3 no principiem ir optimizēti jau vai pilnveidoti, tad nevar būt, ka visi ir pilnveidoti, ja kāds no principiem nav šajā līmenī. Līdz ar to tas kopējais vispārējais brieduma līmenis tiek aprēķināts pēc zemākā, un tas arī ietekmē efektivitātes līmeni. Tātad 3 ir efektīvi, kā novērtējums, un lūk, tas ir tas, kā strādā Rīgs, ja ir nepieciešams. Varu vēl pastāstīt par to, un tad, ja būs noslēgts šis tulkojums, tad vēl var vairāk to apspriest, un es domāju, ka tas ir arī manas prezentācijas noslēgums. Galvenais ir tas, ko es gribēju pateikt, ko jums nodot, ir kā ir iespējams strādāt ar rīku, parādīt kontekstu darbā ar to, tāpēc tagad priecāšos par jūsu jautājumiem, ja jums tādi ir, un tad varam sākt ar jautājumiem. Liels paldies, Tuzlai, par visaptvarošu prezentāciju. Atgādināšu tikai mūsu kolēģiem, kad ir iespēja tātad ierakstīt jautājumu un atbilžu sadaļā savu jautājumu abās valodās, iespējams arī čatiņā, arī tur mēs nolasīsim, un arī var pacelt rociņu, tātad raise hand, un uzdot mūsu ekspertei jautājumu tātad dzīvajā. Tā kā varbūt tad ieskatīsimies tātad šobrīd esošajos jautājumos, kas ir jautājumu un atbilžu sadaļā, un tur Māris ir uzdevusi jautājumu. Tuzlai, hope you see the question. There is written, do you have any great examples of how un ir pierakstīts, vai jums ir labi vai lieliski piemēri, kā riska pārvaldība no šāda obligātas prasības nonāca pie praktiska rīka organizācijām. Tas ir, ja mēs runājam par atbilstību kā par uzdevumu, tā kā uzdevumu organizācijā, kur ir jāinkorporē. Tas ir tas, kā es interpretēju, nevis kā vienkārši izpildīts uzdevums, un mēs esam atķiksējuši, bet kad mēs esam to integrējuši. Mēs skatījāmies uz dažādām valstīm, neskatījāmies uz konkrētām institūcijām, bet strādājam arī ar līdzīgām organizācijām kā KNAB, un mēs varam ar KNAB arī padalīties ar dažiem piemēriem, par kuriem man tagad nāk prātā. Tas ir dažādos Austrālijas reģionos, kur mēs esam nonākuši pie brieduma līmeņa, kas ir it kā līdzīgi, bet arī atšķirīgi, un tad mēs esam pārgājuši no vienkārši obligātas prasības līdz tam, kā esam integrējuši to organizācijā. Iespējams, ka es te daudz piemērs tagad nenosaucu, bet iespējams arī atbildēju kaut kā kontekstuāli. Un nākamais jautājums es arī varu izlasīt, ir gadījumā, ja institūcija nevar sasniegt maksimālo punktu skaitu savas specifikas dēļ, tiek uzskatīts, ka institūcijai konkrētajā sadaļā ir neefektīva iekšējās kontrolas sistēma. So I think because there's a scale, it doesn't have to be reached. Tā kā ir noteikta skala, tad tai nav jāsasniedz, piemēram, šo te pilnveids vai optimizācijas līmeni. Kādam principam. Tātad, piemēram, mēs izējām caur kritērijiem un ir 10, un pat ja viens bija, ka tas neeksistē, tas nenozīmē, ka viss princips ir neeksistējuši. Tātad tas ir, princips tiek aprēķināts jau balstoties uz vairāk skaitļiem,
katram brieduma līmenim tiek iedots šī atzīme, kādi no kritērijiem iespējams neeksistē, bet tik un tā būs trešais, piemēram, integrētais brieduma līmenis, balstoties uz citiem faktoriem. Bet ir kādi gadījumi ļoti specifiski, kad iestāde vienkārši nevar sasniegt vienu tādu kritēriju. Mēs varam runāt, tad, piemēram, varbūt knāba gadījumā, vai mēs varam to kaut kā pielāgot. Tad, ja tas ir tik specifisks, lai to pielāgotu un nomainītu pašā rīkā, jo tas tātad citādāk rīkā tas izskatītos, ka tātad, piemēram, neatbilst. No? Okay. Ja ir vēl kādi jautājumi, ja nav, tad... Un trešais jautājums, iespējams, Tūzla jautā, bet tas ir tulkojums. Okay. Oh, great. Thank you so much. Thank you. Yes, I see that now. So then the question from Oscars, so in terms of applying... Un tad vēl ir Oskara jautājums attiecībā uz metodoloģijas pielietošanu, kurš ir vislabāk piemērots, lai varētu veikt novērtēšanu organizācijā, iekšējais audits vai iespējams kādi ārējā auditori. Vai nu riska profesionāls organizācijā vai iekšējais audits. Zinu, ka ir organizācijas ar risku un atbilstības komandām, departamentiem. Tā var būt kāda grupa, kas ir pietiekami pieredzējuši vai ar pietiekamām iemaņām. Bet, ja organizācijai šādu spēju, šādas kapacitātes nav, tad tas var būt arī ārējais novērtētājs, tā būs labākā metode. Bet viena lieta, kas ir jāzina, ir, ka ideālā gadījumā ir 2 cilvēki, kas veic šādu novērtējumu, lai varētu arī savstarpēji konsultēties, runāt un izvairīties no varbūt neatbilstoša novērtējuma. Tad vēlreiz, lai tas nebūtu viens cilvēks, kas to vērtējumu sniedz, un viņam nebūtu šāda neobjektivitātes problēmas. Izskatās, ka jautājumu vairāk nav, varbūt jums ir vēl kaut kas? Paldies mūsu OECD ekspertei. Kamēr varbūt vēl tad skatos, ka jautājumu pagaidām nav. Nevienā no sadaļām nav arī paceltas rociņas, lai kādu jautājumu uzdot. Bet mēs jūs iedrošinam to darīt, tā ir unikāla iespēja, jo mūsu eksperti ir ļoti pieredzējusi un ir strādājusi ar šiem jautājumiem un tiešām kopā komandā ar Knabu un mūsu piesaistītajām pilotu iestādēm esam mēģinājuši tieši Latvijas specifikai sagatavot šo metodoloģiju. Izskatās, ka jautājumu vairāk nav, tad varbūt no savas puses un no Knabu puses, tad mēs vēlreiz sakam lielu paldies visām iesaistītajām pusēm, kuras palīdzēja izveidot šo metodoloģiju. No Knabu puses mēs tad tiekamies arī, turpināsim tikties ar dažādām publiskas personas institūcijām un iestādēm Knabu apmācībās, kas arī ir fundamentāla lieta iekšējās kontrolas sistēmas izstrādē un ieviešanai, un vēlam tad, lai šī metodoloģija top par daļu no efektīvas iekšējās kontrolas sistēmas mūsu iestādēs. Liels visiem paldies par dalību. Audio ieraksts un video ieraksts būs pieejams arī Knabu mājaslapā. Tas būs publisks. Tā kā esat laipni aicināti arī vēlreiz noklausīties un tad jau īstenot pasākums, par kuriem mūsu eksperts stāstīja. Liels paldies un uz satikšanos!
Okay. Thank you so much, Anna. Thank you so much for listening. Paldies jums liels, paldies, ka klausījāties! I think